Mazpulka ir viena no lielākajām bērnu un jauniešu ārpusskolas izglītības organizācijām Latvijā, kuras ideja ir mācoties darīt un darīt mācoties. Tajā darbojas 1500 bērnu un jauniešu galvenokārt no lauku reģioniem. Es esmu Aivars Lucienovs un esmu no Jēkabpils, no bērnu jauniešu centra Mazpulkas Kudru Pūznis. Mēs atrodamies Pilskalnā Apariņas. Šeit ir mani lauki. Man vairāk patīk klusums un tam līdzīgas lietas, tāpēc laukos braucu bieži. It kā jau es dzīvoju ar pilsētā. 5 dienas pilsētā, kā tik brīvs laiks vai brīvdienas braucam šurp. Liels puika jau aug, jau gadi laikam. Es jau tā mēģinu, lai viņš, kā teikt, jo viņam laikam visgrūtāk ir, ka viņš ir vislielākais. Jo, ja kādus darbus dod, es vienmēr, kā teikt, vairāk rāju lielākos nekā mazākos. Patstāvību viņu spieru, bet viņš arī tā ir, jo skolām iet viens pats un visur brauc un nometnes, visur jau neviena nometne ir bijusi tā kā, un nekur nav bijis problēmas, tā kā uz viņu var paļauties, ka viņš arī viens aizies dzīvē, nekur nepaliks. Patstāvīgs jau ir ļoti, un ja to, ko pats ir izdomājis, un tas, kas viņam patīk, to viņš tā ņem par riktīgam. Tā, kad bija pilsētā, man pienāca klāt Mazpulcē skolotājiem pateica, vai es nevēlos piedalīties pie mazpulkiem. Tā es sāku iet, sākumā nedomāju, ka nekas liels kaut kas tur nebūs, bet iedzīvojos un sāku iepatikties, braucām uz visādām nometnēm, un drīzumā arī būs viena nometne. Mēs gandrīz darām visus darbus kopīgi, jo šeit nevar tā. Tā pie pašiem mēsli, tie pašam malkas vai kas, arī tādus lielus darbus vai ko, tāpat ir stādīšanas visas, to nevar kā teikt viens visu bet tas ir uzticēts darbs tev palīdzēt, viņi ar tēti rok tās bedres mammai tiem tomātiem, un to tomātu ir daudz, bet tas darbs ir tā ieaudzis, ka viņš ir jāpabeidz, lai cik grūti viņš ir jāpabeidz, un sienu šogad sanāca tā, ka mēs krāvām gubiņās, un ar rokām bija jākaš, un sāp jau tās rokas, bet sienas ir jāsakarā. Tāds, iemācīt, kad ir līdz galam, visiem kopā un līdz galam. Mēģina jau būt liels un pats jau visu kārto saprot, ka pašam jāatbild par to. Tad tā sliktā īpašība varētu būt tā, ka viņam ļoti mazsvarīgs ir materiālais. Viņš var aizbraukt uz nometni ar somu un atbraukt bez viņas, bez guļammaisa, bez kā. Jo galva, viņš tik varbūt pārņems ar to, ka viņam kaut kādas lietas, tur maika vai sporta biekses ir mazsvarīgi. Mazpulcēnī diena sākas ar to, ka no rīta tu aizēji apsties, kā tev zied tie paši ķirbļi, varētu teikt, un vakarā aizēji apsties, vai viņi joprojām zied. Un atkal pēc nedēļas to pašu atkal izdara. Tā ik pa nedēļai. Un katru dienu jāiet uz nodarbībām. Bieži notiek nometnes, tīpaši vasarā. Un konferences jāizstāv savi projekti. Jo labāks projekts uztaisīts, jo vairāk esi koncentrējies uz to ziedu, kāds tev ķirbim zieds, jo labāk to aizstāv, jo labāk tu pats jūties. Un vairāk tev diplomu dodas. Mans vārds ir Intars, un es esmu brīvprātīgais, kas jau ilgus gadus ņemās par Rīgas klubiņu. Es palīdzu organizēt pasākumus Mazpulkē. Intars ir 2 bērnu tētis, mazpulcēns 2. paaudzē, kuram ikdiena aiziet Rīgā, strādājot transporta pārvadājumu jomā. Brīvdienas viņš pavada laukos Tumē vai kādā Mazpulka pasākumā. Es pats esmu no Tukuma, un sanāca, kad man dzīvē ir tādi 2 hobiji, kuriem es esmu ļoti pieķēries. Viens ir Latvijas Mazpulki, kur esmu jau kā brīvprātīgais ilgi, un otrs ir ZAZ. Šī automašīnas, tieši klasiski ļoti patīk šīs automašīnas, jo sanāk tā, kad tu ar viņu braucot, tu nekur nesteidzies, tu vienkārši brauc un izbaudi ceļu. Šodien mums ir Mazpulka nometnē, lieliski bērniem ir lieliski iespēja izbraukt ar šo ekskluzīvo mašīnu, jo mūsdienu jaunatnē nemaz nezinu, ko nozīmē atrasties šādā mašīnā un īsti nesaprot vecās vērtības.
Tad es viņiem piedāvāju lielisku iespēju izbraukt caur Dagdas ieliņām un pavērot, kā cilvēki uztver šo auto. Atbraucot uz šejieni, tu tā kā sevi uzlādē, tu satiekoties ar tik jaukiem foršiem cilvēkiem, kas ir šeit, tu pavadi lielisku laiku, tu tā kā taisot tos pasākumus, tu tā kā nedaudz tomēr ieguldi attīsti jauniešus. Tas ir tas, es domāju, ka viens no svarīgākajiem punktiem, kas arī ir. Rīgas klubiņš ir jaunieši, kur lielākoties paši ir bijuši mazpulcēni, bet starp studijām un darbu brīvprātīgi palīdz organizēt mazpulku pasākumus. Mēs esam izveidojuši ļoti fantastisku Rīgas klubiņu, kas šo pasākumu arī kopā, ko mēs kopā arī būvējam. Vienmēr ir viņas patīkami satikt, un šogad mēs esam ļoti pašā sastāvā, jā. Un vienmēr ir prieks viņas satikt. Rīgas klubiņā Inters ir pozitīvais lādiņš, kura pieredze vienmēr tiek ņemta vērā. Tās sajūtas, ko tu noķer kopā strādājot ar cilvēkiem, kas ir Rīgas klubiņā, nav ikdienās saņemams, jo tu šeit esi kā viena liela ģimene, kurus tu vēlēsi satikt vēl un vēl, un līdz ar to ir gandrīz neiespējami no viņa izkļūt ārā. Strādājot ilgus gadus, tu ļoti labi saproti, kas un uz kuru cilvēku var paļauties, un sastrādājoties ar Rīgas klubiņu meitenēm, tas ir vienkārši lieliski. Tu katru gadu vien vairāk saproti, ko viņas ir spējīgas un cik vienkārši ir viņām uzticēt lietas, un tev nav jāizstāst pat sīki, kā tu esi domājis. Viņas jau vairāk vai mazāk saprot pašas, un tāpēc arī viņas mani uztver ļoti labi, un es pret viņām izturos labi. Un šogad piedalās no vairākām valstīm delegācijas, un interesanti paskatīties kaut kādu, kā viņi organizē, viņiem ir dot iespēju kaut ko izveidot, kaut kādus pulciņus vai arī kaut kādas spēles parādīt. Vienmēr ir interesanti paskatīties, kas ir atvests no ārzemēm uz Latviju, lai mēs paši varētu varbūt attīstīt to mūsu zemē iekšā. Pateicoties mazpulkiem, es laikam esmu ļoti daudz visādās lomās bijis, gan ir sanācis pārģērties par sievieti, gan arī par to pašu Dagdas jaunieti, visādi tērpi ir vilkti. Cilvēki no sākuma, kas man nepazīst, tā ar lielām acīm no sākuma paskatās, bet pēc tam, kad jau apmēram zinu, ka no manis daudz ko var sagaidīt, un kad man ir jautri, jebkurā kompānijā es ar savu jautrību varu uztaisīt, viņi rēķinās ar to, ka, aicinot mani varētu būt arī jautri. Tas pirmais, ja tu kaut ko organizē, tad tu jāpadomā pašam, vai tev tas viss arī kā būtu, ka tu biji kā dalībnieks, vai tev tas patīk. Vai lai bērniem tas arī viss patiktu, un tu pats vai gribētu to darīt, piedalīties tādās aktivitātēs, ko es pats, piemēram, arī taisu viņiem. Pats gaidītākais notikums mazpulcēnu dzīvē ir nedēļa garā vasaras nometne, kas šoreiz norisināsies Latgales pusē Dagdā. Mani sauc Ilze Krastiņa, un es esmu no Kārķa 239. mazpulka. Mani sauc Laura Gribuste, esmu no Rēzeknes mazpulka Taurinītis. Es esmu atbraukusi uz nometni gan atpūsties, gan jauki pavadīt laiku. Esmu šeit atbraukusi, lai gūtu jaunu pieredzi, jaunus draugus, kā arī iegūtu kaut ko vēl neredzētu un neizjustu. Mazpulka nometnēs vienmēr iet forši. Tas ir tas, kāpēc arī šeit es esmu, jo te es varu izbaudīt jauku kompāniju, jaukus bērnus un vienkārši justies lieliski. Es šeit atbraucu, izkledēties, atpūsties no ierastās dzīves. Tātad 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Kakis. Lācis. Tīģers. Āpsis. Lauva.
pirmā diena bija tā dīvaini sākumā. Nepierasta vide. Šodien man patika sporta pēcpusdiena, jo tur bija izdomāti visādi tādi ļoti interesanti uzdevumi. Tur bija dažādi uzdevumi, kas arī varbūt vēl nebija ne spēlēti, ne arī izieti. Un man patika. Tur, kur bija diezgan augstu tāds striķis, un tur bija jātiek pāri bez pieskaršanās. Pirmais bija 15. Kontrolpunkts. Tur bija pārsteigums, tur bija jātiek pāri virvei, tai nepieskaroties. Bija grūti, izdevās tikai 3. reizi. Varbūt šķērītē. Davai ātrāk, davai, Everest! Bija vēl tāda, tā kā truba, kur bija iekšā ielikta bumbiņa un apakša bija cieta. Tur bija vairāki caurumiņi un bija jālai iekšā ūdens, lai bumbiņa tā kā izkrista laukā. Es turēju ciet caurumiņus, es nenesu ūdeni. Vēl man patika stafete, kur vajadzēja pārnest ūdeni ar glāzītēm, jo tad es biju riktīgi izmirkusi. Un tas bija tāds kā mazliet piedzīvojums arī. Man visvairāk patika, kad mēs gājām putnus skatīties, ķērām kukaiņus. Mēs redzējām arī ragvabolu lielu. Visinteresantākais. Nezinu, sanāca pašam arī vairāk pie tās naktas trasītes piedalīties un viņu būvēt. Tad līdz ar to man kaut kā liekas, ka tas varētu būt bērniem visinteresantākais, jo viņiem bija diezgan liela patstāvība arī iedot, lai tiktu uz to konkrēto vietu, kur notika tas vakarā lielākais akšens, teikšu, varbūt svešvārdā. Jā. Nometnēs var palikt ilgi nomodā, un mājās man parasti agrāk liek iet gulēt. It kā naktsmieris ir 12, bet mēs vēl līdz 1 naktī parunājam. Nāk miegs daudziem. Spēlējam kārtis mūsu teltīs, ejam viens pie otra uz teltīm. Pajokojam par dienu, parunājam rītdienu, kādu plānu. Man kaimiņos ir 2 meitenes, kurām patīk ļoti gulēt, un viņas parasti nevar piecelties, un man patīk no rītiem iet viņas modināt. Paskatīties, vai jaunieši ceļās brokastiem. Vai pirmā maiņa jau ir ceļās augšā, ko? Jā, es ceļos. Ļoti labi. Drīz brokastīs jāiet būs. Man jā. Jā. Kā gulējām, ko? Normāli. Šonakt klusāk bija? Prieks. Mācamies, jā. Vakar programmā. Šodien vislabākie notikumi bija tādi, ka mums bija jāatrod slepkava. Bija pa visu vietu 14 vietas, kur bija dažādi cilvēki. Ja. Mums te bija jāizprašana. Pirmā bija medmās, tad bija kapreces un vēl visādi tipiņi. Tas biedētājs. Jā, es saku. Kā jūs domājat, kas ir? Nē, biedētāji bija meitene. Ai, mana vecā galva, es taču neatceros. Tas bija sen, tas bija pirms pāris nedēļām. Mēs meklējam slepkavu. Kādu slepkavu? Kas ir noticis? Visi veļamies, jā?
Jūs kaklasēts arī gludināt? Jā, mēdz gludināt. Cik skaisti. Kas notika kaut kur skolā? Tagad jums jādodās ir pie Mēs atgriezīsim jāpapēs. Jūsu uzdevums jāiemet pa visiem 5 bumbiņas tajā kastē. Var čamdīt, aiztikt, smaržot un tā tālāk, un jāpasaka, kas tur ir iekšā. Garšot, vēlams, negaršot. Man patīk tādi, kas uzreiz pie lietas ķerās. Mums te pagastā visiem tikai kaut kur tusēties, jā? Mēs esam uzzinājuši, ka noziegums notika pirmā stāvā. Un mums ir viens aizdomās turamais, un visticamāk tā ir pasniece. No visa vislabāk man patīk, kad bija spāņu valoda, tad mēs tur sākumā mācījāmies alfabētu un visādus vārdus, un pašās beigās viņam bija, tam Načo, viņu sauc, viņam bija daudz balonu, un tos mēs visus piepildījām ar ūdeni un mētājāmies. Tagad būs puķu balle, noslēguma it kā balle pēdējā naktas tā. Kam savs draudziņš, kam savs draudziņš, kas ar savu draudziņu, kas ar savu draudziņu. Aļarūtu laukiņu, un šanaktē ziedējas ar zelapojā. Lasīgā Latvilu sejā bais, nespēdā, kā es tevi mīlēšu, tā es tevi mīlēšu. Kam nav draudziņa, kam nav draudziņa, kam nav draudziņa, kam nav draudziņa. Es varētu pateikt, ka pietrūkst, ja es to būtu redzējis citās nometnēs. Tagad it kā viss ir labi. Es domāju, ka nometne ir ļoti izdevusies, un vislabāk man patika tas, ka var gulēt ārā, nevis iekšā, tomēr nepierastā vidē. Ir lietas, ko tu nevari nopirkt vai strādājot, tu nevari iegūt. To tu vari iegūt tikai tā, strādājot kā brīvprātīgais. Tās sajūtas, tu dari darbu, kas tev patīk, un tu par to nesaņem vienkārši. Tā ir lielisks feelings, ka tu vari kaut kam palīdzēt, tu taisi ieguldījumu Latvijas jaunatnei. Vēl ir laiks, vēl ir laiks, vēl ir laiks. Rudens tāls vasarā ir pieskāries. Vēl